Kad visbiežāk tiek veikta intelektuāla īpašuma novērtēšana? Pirmais un visbiežākais ir darījumu un finansējuma piesaisti. Piemēram, uzņēmumu pārdošana, atsevišķu intelektuālu īpašumu aktīvu pārdošana, investoru piesaisti uzņēmumā, jo, piemēram, šāda statistika nav, bet es minu, ka vismaz 98% uzņēmumu intelektuālais īpašums pienācīgi neatspoguļojas bilancē. Ļoti retajam tas ir, es domāju, starp maziem vidējiem uzņēmumiem, es nerunāju par lieliem uzņēmumiem, ja? Nu, lūk, un tad ir komercializācija, ieņēmumi, licences, frančīzes, tie ir jautājumi, kad ir tāpatās, ja jums ir noticis intelektuāla īpašuma tiesību pārkāpums, tad iespējams tiesā ir nepieciešams novērtēt, cik liels kaitējums ir nodarīts tieši caur to, kas ir neiegūtā pēļņa, intelektuāla īpašuma vērtība un tā tālāk. Un, protams, tā ir biznesa strateģiskā vadība, un galvenokārt tas ir bilances uzlabošana, ja, ko jau minēju. Nereti tas ir ieguldījumi pamatkapitālā. Ja, ja intelektuālais īpašums pieder kādam no uzņēmumu vadītājiem, ne, bet īpašniekiem vai investoriem, tad šo var ieguldīt arī atsevišķi novērtēt un ieguldīt pamatkapitālā. Man ir digitālais žurnāls, kas ir bez maksas pieejams uzņēmējiem, kā palielināt zīmola drošību un vērtību. Šeit ir iekšā tā 12 praktiski padomi. Kurus zīmola elementus var aizsargāt? Kādā veidā viņus aizsargāt? Kā strateģiski saprast šīs investīcijas aizsardzībā? Arī ieskats, kā noteikt zīmola vērtību un kā palielināt zīmola vērtību, protams, caur drošības aspektiem.